Nu, lūk, tātad atveries savai gaismai un sakrālā sievietes burvībai. Piedzīvot sevi Maldīvās. Tātad šis te brauciens ir par Maldīvām un caur manu pavadību piedzīvot gaismu sevī, viņu atvērt, viņai ļauties un piedzīvot šo sakrālo, iepazīt viņu. Caur iepazīšanu, caur atļaušanu sev būt, tu tā kā arī piedzīvo sevi un atļauj piedzīvot sev to sievietes burvību. Tāda tā doma šim te braucienam. Un es tagad lēnām iešu cauri tai prezentācijai, lai varētu mēģināt nodot to sajūtu, kas man atnāca, tā doma, kas man vispār atnāca šim te visam braucienam. Un tā kā tā. Jo reizēm tie vārdi, kas ir ielikt tajā prezentācijā, viņi ir tik vienkārši un tik maznozīmīgi, ka tu līdz galam pat nevari ietērpt to sajūtu vārdos, bet es mēģināšu viņu aiznest. Nu, lūk, kā es varu pārslēgt? Šitā. Jā, jo tas mērķis ir, ka tu atļausi sevi piedzīvot visā pilnībā. Nu, es izstāstīšu pēc tam, kā es ar to tieši domāju, bet, un arī izgaršot dievieti sevī. Un tas brauciens plānojas no 12. līdz 19. novembrim, un tas vērsts uz to, ka mēs izjutīsim, mēs sevi izjutīsim, sevi izkrāsosim, ieterpsim krāsās, izdzīvosim caur krāsām, izpratīsim, jā, un izdejosim tātad caur kustību, caur fizisko, tad gan būtībā mēs slēgsim iekšā visas maņas, tāpēc arī gribējās teikt, ka mēs izgaršosim šo te sievieti, dievieti sevī, to savu būtību, patieso, lai iepazītu sev vairāk un caur to mēs sevi iemīlētu, pieņemtu un piedzīvot sev pilnībā, un tad ar to doties mājās. Nu, lūgts, un tā, dodamies tālāk. Kāpēc šeit un kāpēc tieši šādā braucienā formātā, pēc tam pastāstīšu tieši, uz kuru salu mēs dosimies, jo šī ta sala, kur es atradu caur vienu no savām paziņām no studiju laikiem, kur viņa ir bijusi uz šīs salas jau vairākas reizes, un viņa daloties ar piedzīvoto un to, ka var Maldīvas piedzīvot arī tādā, nu, tuvāk tās viņas autentiskumam, nevis tam, kā ir pozicionēts Maldīvas, piemēram, nu, visur, kur vien var iesērčot, ka gribu Maldīvās, tur ir viss leksus skaistās mājiņas ūdenī un fancy viesnīca un tā tālāk, bet šeit tad vairāk tuvāk vienkārši tai pašai naturālākajai Maldīvu salas dabai. Un tas ir tas, ko es ļoti caur tās draudzenes bildēm, caur to vēstījumu, ko viņi caur tām bildēm nodeva no šīs salas, ko es sajūtu, ka to tur var izdarīt. Un tas ir tas, ko man arī gribās piedzīvot Maldīvās, to tiešām patieso salas burvību, to dabas burvību, nevis cilvēku izveidoto burvību un skaistumu caur skaistām mājiņām un tā tālāk, bet tomēr vēl tā, ka tu saglabā tuvāk to dabas esamību un klātesamību tajā visā. Tāpēc ir izbauda Maldīvu salas autentiskumu šajā ceļojumā. Kas ir paredzēts? Piedzīvo sevi Maldīvās, atveries un iemīli savu sievieti, dievieti. Būtībā ir domāts tā, ka tad no 12. līdz 19. novembrim mēs uz vietas esam 7 dienas, lai ar sevi pilnībā saplūstu, esot stāvoklī šeit un tagad. Tātad būt vienkārši, baudīt savu dievišķo sievietes būtību. Ko tas nozīmē? Tāpēc, kad mēs aizbraucam tur un mēs novelkam visas maskas nost, mēs novelkam visas atbildības nost, mēs visu atliekam, un mēs vienkārši atļaujam to nedēļu pilnībā veltīt laiku sev. Sevis iepazīšanai, sevis sajušanai, un caur visu to, ko mēs sevī atvērsim, iepazīsim, aktivizēsim, mēs apzināti slēgsim klāt visas savas zināšanas, visas savas prakses, visas iespējamo, ko mēs varēsim piedzīvot, nu, iespējams, kā es varēšu arī jūs atbalstīt tajā visā. Tad mēs slēgsim iekšā šo te apzinātību, ka jā, es atļauju, es eju, es piedzīvoju, jā, piemēram, un es vēros vaļā, jo tāpatās jau uz salas nebūs tā, ka mēs tur būsim viens paši. Tur ir arī vietējie iedzīvotāji, jā, arī citi turisti, bet mēs caur šo iekšējo darbu ar sevi
izejot pēc tam ārpusē, mēs tā kā stiprinam šo te spēju palikt pie sava kodoliņa, palikt pie savas, iepazīt sevi vēl vairāk caur citiem un tā tālāk. Un man tā doma tāda, ka šajā te ciklā, šajā 5-7 dienu ceļojumā, šī iespēja ir tāda, ka mēs esam kopā tajā visā un piedzīvojam, lai mēs varam dalīties. Vēl vairāk caur dalīšanos un papildus gaismošanu iepazīt sevi, kā man darīt šeit un tā. Nu, ne tā kā tāda reāla praktizēšana dzīvē. Kā ir tas, ka tu sevi baudi, sev atļauj būt pilnībā, sev atļauj būt, nu, tā, ka tas ir tā, ka tu vienkārši visus ierobežojumus, visus robežus sev, un viņas pazūd. Un tu tāpat laikā iepazīst savas esošās robežas, un tu viņas paplašini, un tu viņas paplašini, un tu iepazīsti savu to plašumu, un tu atļauj tajā plašumā tai savai intuitīvai sievietei izpausties, tam savam radītāja spēkam izpausties. Un tas ir par to, ka tu iepazīsti savu sievietes būtību, dievišķo un mežonīgo pusi, tad šo te mūsu iekšējo dažādību, un atļaujot viņai būt un izpausties, jo šeit tiešām mēs kopā mums būs praksa, kur mēs atļausim sev tai mežonīgai dabai izpausties, mēs atļausim sev arī tai dievišķajai dabai izpausties, un tā kā visu, nu tā kā tāda pilnīga brīvība, kur tu vari justies droši, saprasts un pieņemts, un tev ir dota šī te vide un iespēja, un tagad uz 100% izlikties un pašai sevi iepazīt tā pa īstam. Nu, lūk, un tad tā doma ir atraisīt savu seksuālo enerģiju, atbrīvot, ja vairāk tā iepazīt, un arī tur būs dažādas prakses, iegurņu prakses, un gan enerģētiskas, gan fiziskas, gan caur emocionālo tādu, nu, lai atbrīvot emocionālo, kas tur sakrājas un tā tālāk, tad mēs darām, tas mērķis ir atbrīvot, lai tu maksimāli caur šīm dienām vari sevi, nu, izbaudīt. Kas tad ir tā enerģija priekš tevis, jā? Izjutīs, izgaršos, pilnībā izdzīvos sevi šeit un tagad īstu un patiesu, jā, caur to visu, ko es jau minēju. Nu, lūk, tā kā tas ir par dzīvošanu mirklī, pilnībā būt šeit un tagad, un kā jūs minēju, visu savu zināšanu, prakšu un iespēju pielietošanu arī manā pavadībā, mēs to visu liksim kopā. Jo viens ir tas, ka mēs tā kā kaut ko iemācāmies, mēs it kā zinām, ka jā, tā vajag, bet šeit būs tas, kad mēs zinām, ok, bet tagad mēs ejam un mēs tajā dzīvojam, mēs tā kā tajam atveramies un mēs mēģinām, nesnāk vienreiz, mēs mēģinām otrais, un tā kā ir tas atbalsts klātsošs un dalīšanās iespējas, un man liekas, tas ir tas vissvētīgākais un visvērtīgākais, kas var būt. Vai tik tālu ir kādi jautājumi? Ejam tālāk. Es jau Instagram postā rakstīju par to, kas ir aptuveni plānots, bet es vienkārši tad izlasīšu vēlreiz, lai ir skaidrs, jā, tad kopā dosimies tādā kā izjūtu pasaulē, iepazīstot sev pa īstam, atveroties savam tātad potenciālam, kāda es kā sieviete var būt, kādas ir man šīs daudzšķautnes, daudzdimensionalitāte, kāda ir man šis intuitīvais un radītājs spēks un tā tālāk. Tas ir tas, kam tu atvērsies, tas, kam tu tik ilgi esi gatavojusies, jo mēs katra sevi esam noteikti strādājušas jau dažādos veidos, noteikti arī ar seksuālo un sakrālo centru, noteikti ar savu iekšējo bērnu sirds centru, un ko tik mēs neesam darījuši, jā, un katra spēja nonākt pie sevis savā veidā, tas stāvoklis šeit un tagad, tad šeit ir tas, kad mēs vēl vairāk vienkārši paplašināmies caur šo eksotisko dabu, ka tu esi tālu prom no ikdienas it kā, un tāpat laikā tu esi kopā ar sevi, un patiesībā tā dzīve kopā ar sevi ir tas, kas mums ir jāmācās visvairāk, jo ne jau tas, ka mums traucē tie apkārtējie, jo tie apkārtējie mums ir kā spogulis pilnīgākais, kurš vienkārši gaismo vēl vairāk mūs, un arī tāpēc uz autentiskās salas šeit Maldīvās mēs nebūsim viens, būs cilvēki, būs vēl varbūt citi triggeri, bet tas saprast tajā kopā būšanā šajā laikā, kad mēs esam viens otram tāpēc domāti. Un caur to šo citu iekšējo stāvokli, atgriežoties mājās, tu turpināsi būt tajā sievietē, apzinātajā, spēcīgajā, intuitīvajā, tas, ko katra atvērs un turpinās starot šo dievišķo
sevī šo te mežonīgo sevī, tādu savu būtību un dabu, un tas ir par to, ka tu esi patiesa un dabiska. Kas vēl, ko mēs noteikti darīsim? Mēs, kad iepazīsim šo te dievišķo mežonīgo sievietes būtību sevī, jā, katra tur caur savu to rakursu, kā nu viņi katrai izpaužās, katrai savas vajadzīgās atziņas atnāks, mēs to visu arī līdzsvarosim tajā pašā laikā, līdzsvarosim šīs abas puses, ar domu, kad mēs iepazīsim arī, kā tad mēs katru to varam līdzsvarot. Mēs dziedināsim vēl nedziedināto, ja būs tāda nepieciešamība, ja, jo tas viss vienkārši notiks procesā. Transformēsim apziņas vecās programmas, ja tās izlīdīs, tad viss šie te atkal transformatīvie dziedinošie procesi būs klātesoši un vajadzīgi, ja būs vajadzīgi, ja, kā nu kuram. Un atvērsimies jaunajām iespējām, savai šai te dabiskajai būtībai, miedarbībai ar zemes un visuma enerģijām. Harmonizēsim emocionālo fonu caur patiesu sevis izjušanu, caur tāvu īpašo deju. Jā, mums būs šī te deja praksa, sakrālās dejas, un vispār dejas, ar kurām tu atkal ļausi vienkārši savai būtībai būt, izpausties, tādā veidā no sevis kaut ko atbrīvojot, vai nu liekos saspringumu fiziski vai emocionāli izlādēsies. Un varbūt pat mentāli kaut kādi šie uzstādījumi tādā veidā arī nobirs nost, un vairāk varēs atkal paplašināt savus robežas un vēl vairāk ieskatīties acīm plašiem okeānam, kas mūs apņems. Atvērsimies un patiesi dziedināsim tik ilgi sirdī turēto un apspiesto, saskaņot līdzsvarot enerģijas sevī. Jā, tas ir par šo sirds centra dziedināšanu, atkal pēc vajadzības, jo parasti ir tā, ka tie uzstādījumi kaut kādi mums nāk no iekšējā bērna, un iekšējais bērns mīt mūsu sirdī, un arī tās iekšēja uzstādījumi, par cik ir prāts, viņš neļauj tātad saskaņoties ar dvēseles patieso vēlmi, kas mīt sirdī, un tur ir dažādi šie aspekti, kā to visu skatīt, tā kā tur atkal pēc vajadzībām, kas nu kuram būs vajadzīgs un piemērots. Atļausim ar katru elpu arvien vairāk būt brīvām savā patiesajā būtībā. Tas nozīmē, tas ir par, būs prakses, protams, bet tas ir par to, ka tu apzināti katru rītu celsies, ievilks dziļā elpu, sajutīs sevi. Jūs varat, tas būs tā, ka ir pilnīgi visa uzmanība es šeit un tagad. Man nav jādomā ne par ko, ne par dzīvošanu, nekur es īdošos. Man viss, tā kā jūs esat, par jums viss būs parūpēts. Viss jūsu uzmanība ir tikai šeit, tieši šeit, tagad, kā es jūtos, ko es gribu. Tā, ka pilnīgi sevi tev būs atļauts sevi izgaršot, piedzīvot, līdz pat katrākai mazākajai molekulai, līdz pat matu galiņiem un tā tālāk. Un tā mēs lēnām caur šo te sevis piepildīšanu mēs vērsimies un stiprināsim to savu kodoliņu, vērsimies vaļā pasaulē, un tā mēs tur dzīvosimies pa to mazo saliņu un baudīsim sevi. Jā, lai prastu sev turpināt baudīt tādā veidā arī atgriežoties mājās. Piedzīvosim sevi un integrēsim šo stāvokli. Mēs jau tikko taisnīgi dotos tālāk dzīvē, atveroties pasaulē un dot no sirds. Ja? Lūk, tālāk. Caur manu tātad pavadību būs tie, kas varbūt nezina, visi zina pārsvarā, kas ir šajā laukā pievelkās. Bet jā, noteikti būs meditatīvās dziedinošās prakses, enerģētiskās prakses, iegūņa atbrīvošanas prakses būs dažādas, ja, gan fiziskas, arī mākslas terapija caur gaismas mandalām. Mēs gaismas mandalas arī izmantosim, es iespējams dalīšos, es nezinu, kā būs plūsmā, bet ja vajadzēs, es dalīšos vēl ar citām metodēm, kā var strādāt ar gaismas mandalām, ko man ļoti gribās šajā braucienā aktivizēt, vispār retrītos aktivizēt, ka tās ne tikai punktotās mandalas, bet tā ir arī gaismas mandalu skaitļošana, jo tur var piekļūt jau konkrētākiem saviem enerģijas slāņiem un vēl vairāk sevi izgaismot caur to, kā tev skaitās. Tur ir pilnīgi cits process, tā kā tas ir tāds savā ziņā arī metodas apgūšanas iespēja, jā, caur gaismas mandalām. Gaismas mandalu meistarklases, ar kurām es dalīšos, un mēs ar to, tā būs tāda viegla apmācība, esot plūsmā. Es dalīšos, es došu informāciju, izdzīvosim, piedzīvosim,
būs skaisti. Un, protams, papildus var punktotās gaisa mandalas zīmēt, un atkal tur būs tā iespēja saprast, kā tu pats vari izveidot šīs punktotās gaisa mandalas. Tad, kad tev nav vienmēr vajadzīgs printers, esot klātsošam, bet nu, vienīgais, kas vajadzīgs, ir lapa, ja, un neko rakstāmais. Lūk, transformācijas prakses. Jā, tad vienmēr piemērots viņas ir, vai tās ir rakstiskās, vai ir kaut kāds cita veida. Sirds atvēršanās prakses un enerģiju atbrīvošanas, līdzsvarošanas un integrējušas prakses. Nu, tas ir tāds kombo, kurš vienkārši ir automātiski harmoniski procesā notiekās. Tas ir tas, kā es strādāju, kad, ja tu kaut ko atbrīvo, tev uzreiz pēc tam ir dziedināšana notiekās, uzreiz līdzsvarošana, pēc tam ir šī harmonizēšana, lai tu harmoniski vari integrēt to. Un tas ir tas, ko mēs izdzīvosim cauri šīm dienām, strādājot ar to, kas jums tajā brīdī būs visaktuālākais. Tā, es nezinu, vai kuras, man liekas, ka tas vēl būs uz priekšu uz info, bet es tagad pieminēšu, ka darbs patiesībā ar šo te visu sāksies jau pirms ceļojuma. Tām, kas piekritīs braukt, tāpēc, kad būs papildus gaisa mandas, caur kurām mēs sāksim jau iepazīt savu sievietes būtību, savu sakrālo centru, savu seksuālo enerģiju. Kāpēc? Un tieši tāpēc, ka, lai jūs zinat, ar ko jums ir šobrīd aktuāli strādāt, lai jūs zinat, ar kādu nodomu, kādu mērķi jūs braucat uz šo te ceļojumu pie sevis. Ja? Lai jūs saprotat, ko jūs īsti, kas ir tās robežas, iekš, kā jūs gribat atvērties, kā jūs gribat piedzīvot sev pilnībā šajā iespējā, šajā piedzīvojumā Maldīvās. Lūk, un, protams, ka ne tikai tas būs aktuāls šajā braucienā. Tas ir tas, ko pa lielam var piedzīvot uz šīs salas. Tad mēs ne tikai strādāsim ar sevi, tā teikt, un transformēsim vai dziedināsim. Tas būs viss paralēli. Tāpat laikā mēs tiešām izbaudīsim un iesim dzīvē, un mēs izbaudīsim vietējo dzīvi, un jūs varēsiet doties aizraujošās ekskursijās. Protams, ka nekas nav obligāts un katram pēc iespējām un vēlmēm, jo varbūt kādam nemaz nepatīk snorkulēt, jā, vai tur un tā tālāk. Bet ir tādas iespējas, kad ir iekļautas šīs ekskursijas šajā programmā, ko var izmantot 7 dienu laikā. Tur mēs plūsmā esot sapratīsim, kuros laikos mēs dodamies šajās ekskursijās un kā mēs tur baudam un dzīvojamies, bet tā kā par to baigi nebūs jums jādomā, to mēs visu sapratīsim pirms brauciena, ja, lai mēs tajā braucienā varam vienkārši plūst un baudīt sevi. Jā, bet ir iespējams snorkulēšana ar bruņurupučiem, makšķerēšana ar vietējiem, tad kā viņi makšķerē un kādas zivs milzīgas viņi ķer ārā. Pikniks uz neapdzīvotas salas, kā arī atkarībā no laikapstākļiem, būs iespējama delfīnu vērošana, snorkulēšana ar Mantarai vai Goitho un Palanku salu apmeklējumi, dažādi citi. Un vēl mums būs iespēja arī tikties ar vietējām sievietēm, paskatīties, kā viņas dzīvojās un uzvilkt viņu tērpus. Tā kā viss pilnīgā apzinātībā ar sevi, atļaujot sev izvēlēties, tad kā sajūtot sevi, esot godīgai pret sevi un būt brīvai. Būt brīvai, sevi izpaust, izteikt savas domas, savas sajūtas, padzīvot ar sevi bez nekādas kritikas vai vērtējumu vai kā. Tā būs iespēja jums būt pašām visu šo Maldīvu piedzīvojumu laiku. Tātad, kas ir iekļauts cenā, nakšņošana viesunamā, visām šīm 7 dienām ēdināšana 3 reizes dienā, esot fulatko, tad ir ātra laivas transfers nodrošinātas no Malē, no lidostas uz lidostu. 5 dienu mana pavadība, tātad 5 dienas mēs tā intensīvāk strādāsim caur visām praksēm un iesim kopā, un 2 dienas pēdējās būs tādas, kad jūs jau, es būšu klātsoši, bet nebūs vairs tādas intensīvas prakses, būs vairāk tā kā būt brīvbrīdis, būt tagad savā pilnīgā plūsmā, varēs izmantot ekskursiju iespējas, ja tur iekritīs vai kā un tā. Un tad gaismas mandalu sagatavošanās prakses pirms brauciena, tas arī būs iekļauts, kā jūs minēju. Nu, reku, un te ir cenas iespējamas. Tad mēs piedzīvojam šo te viesnīcu, Village Hideaway, kurš ir vistālākais un visklusākajā vietā, vistuvāk džungļiem. Un tad ir tādi numuriņi dzīvošanu un kopīgās šīs telpas, kur mēs varēsim gan zīmēt mandalas, gan
gan te būs arī pusdienas brokastu vakariņas un vispārējais ir lounge rooms, ja? Tā kā visu, ko varēs darīt. Un te ir divi varianti. Vai nu ir deluxe istabiņa ar skatu uz pagalmu un beachfront istabiņa ar skatu uz pludmali. Nu, cik nu skats, jo tur džungļi tāpat tās var redzēt rekušēt, ka džungļi tāpat ir priekšā, bet nu, ka tā ir tā kā beachfront un deluxe ir atkal tie, kas nāk otrā pusē. Nu, kaut kā tā viņi ir iedalījuši šos te. Un tad ir tā, ka tie ir divvietīgi numuriņi, kur cena no cilvēka ir 2000 USD, tad dolāri, tāpēc, ka tur ir divas valūtas dolāri un viņa vietējā naudiņa. Un tad tas beachfront ir mazliet dārgāks, jā, un ja grib atsevišķi tā kā ņemt numuriņu, tad, un tā kā būtu viens, tad ir jāprasa man individuāli. Šeit es neesmu ielikusi, bet tad ir, protams, ka cita cena. Bet šis ir tad, ja esat divas numuriņā. Un tajā cenā ir iekļauts viss iepriekš minētais, visa programma, visa tā dzīvošana 7 dienas, tas, ko es iepriekš minēju šajā slaidā. Tātad nakšņošana, ēdināšana 3 reizes dienā, transfers, visa mana pavadība, nu, visa tā būšana plūsmā, ekskursijas un visa ievada programma, kas paredzēta pirms brauciena. Tā kā tas ir viss. Tālāk. Par procesu tieši, kad ir tā, ka tajā 12. ar ātrlaives transferu no Malē lidostas 11. Aptuveni, jā, nevienos. Viņš dodas uz to Fulathu salu. Brauciens, cik es saprotu, ir kaut kādu pusotru vai 2 stundas ar kuģīti, ātri gaitas kuģīti. Parasti es zinu, ka tas ir atkarīgs, kāda ir šī te iekšējais balansētājs, iekšēja izturība, braucot ar laivām. Es zinu, ka no tās meitenes pazīstamās, es zinu, ka viņas ir dzērušas šīs te, nu, tā kā tabletes priekš jūras slimības, ja? Tā kā, ja ir tāda sajūta, es parasti izmantoju homeopātiskās bumbiņas, noteikti, ja būs kāda vajadzība, varēšu padalīties ar to, vai var izmantot citus alternatīvos veidus, lai nav jālieto gluži zāles, bet katrs izvēlās savu. Tā kā par to arī tad iepriekšējā naktī vienkārši zinu, ka mums būs tas ātrlaivas brauciens uz to salu, transfers, tad varēs iedzert šo te tabletīti, ja jūt, ka ir vajadzība. Lūk, bet tas ir arī atkarīgs no laikapstākļiem, jo citreiz esot okeānā viļņī un citreiz nesot, un tad ir ļoti mierīgs foršs brauciens. Nu, lūk, un atkal transfers atpakaļ dosies 19. 9. būsiet lidostā jau, jā, no rīta. Nu, lūk, kas ir papildus izmaksas, kas ir nepieciešams, kas neietilps cenā? Tās ir avio biļetes, te ir arī ieteikumi, kur viņas var meklēt, ceļojuma apdrošināšana, kaut kādi vietējie pirkumi vai papildus ekskursijas vai suvenīri, ko nu var, jo saliņas ir maziņš veikaliņš vietējie kaut kādi un var doties uz vietējiem tirdziņiem. Nav viņu tur, man liekas, daudz. Bet kaut kas ir. Tā kā to vienkārši vietējo naudiņu līdz ar kartēm, cik es zinu, kaut ko var norēķināties, bet ne visur. Labāk, ka ņemt skaidru naudiņu vai nu dolāros izņemtu, vai arī tad vietējās naudiņās. Jā, vēl arī citas, piemēram, ja ir brauciens, ja lidojums ir ātrāk, jo es tagad arī rādīšu piemēru, kur ir lidojums izdevīgāks jau 10. novembrī braucot, un tad sanāk, ka, ja ir papildus viesnīca vajadzīgs tajā Malē līdz tam transfera laikam, tad tie ir papildus izdevumi. To es padalīšos. Nu, reku, piemēram, ir lidojums šobrīd no 10. līdz 20. novembrim. Šobrīd tas ir izdevīgākais. Tur, protams, var mainīt laikus un datums, vai pašiem varbūt paskatīties. Ir 636 eiro, kur ietilps 25 kg nododamā soma un 7 kg čemodāniņš mazais rokas bagāža. Un šie te arī ir ātrie, sanāk, lidojumi, viņi ir ap 12-14 stundām, ir arī tādi, kur 23 stundas vai pat vairāk, jo tad tur vienkārši tā pārkāpšana ir ilgāk gaidot lidmašīnās vai kā. Nu, lūk, bet šis ir tas variants, ka papildus tad jāiegādājas ir naktsmītnes Malē vai Kulhu Malē, tā ir galvaspilsētās, tur, kur mēs ielidojam, jo
jo sanāk no 11. līdz 12. jāpaliek, un no 19. līdz 20. pa nakti ir jāpaliek. 70 OSD, cik skatījos, bet skatījos īstenībā, kad ir jau, nu, ja tagad skatās, ir arī mazākas cenas, atkarībā, kur grib palikt pa nakti uz numuriņu, ja metās pa 2, tad ir vēl izdevīgāk. Lūk, tas ir par šo. Jā, tā kā tā gaita ir, kad vajag izvēlēties, vajag pameklēt, saprast lidojumu iespējas, pārliecināties par viesunamiem, ka ir brīvas vietas. Tad vajag rakstīt ziņu, vai ir vieta braucienā. Var pierezervēt vietu braucienā, iemaksājot 350 eiro. Un tiklīdz saņems apstiprinājumu, kad grupā ir brīvas vietas, tad var veikt avio biļešu iegādi, veikt šo ekrānu šāviņu, kas kalpos kā pilnīgs apstiprinājums, un tev vieta numuriņai pilnībā nosakta, un tad varam doties. Noteikti jāpārliecinās, ka pasderīguma termiņš ir vismaz 6 mēnešus ilgs pēc atgriešanās no ceļojuma, un maksājumu par viesunamu, mēģināšanu aktivitātēm, tad visu šo ceļojumu summu, tad atlikušo summu pēc šīs iemaksas ir jāveic līdz brauciena sākumam. Nu, tas arī tā kā lielā, nu, vairumā viss. Protams, kad, lai neatliktu uz tā kā pēdējo brīdi, var to iemaksu sadalīt pa vairākām lietām, ja. Noteikti aicinu piedāvāt savām draudzenēm vai kādam, kam tu jūti, ka vēl ir aktuāli, varbūt, ka tev var braukt kopā. Kopā var būt interesantāk un jautrāk, arī izstrādāt kaut kādas lietas, bet, nu, lai arī varbūt numuriņos zini, ar ko tu esi kopā. Ja vēlies pagarināt savu braucienu vai veikt kaut kādas izmaiņas numuriņā, ka tu, piemēram, gribi būt viens numuriņā, tad arī vajag sazināties ar mani, un tad vienkārši sapratīsim iespējas. Ui, paldies. Nu, lūk, mazliet par Fulatku salu, kur mēs dosimies. Tā ir šī. Fulatku viena no Maldīvu salām. Maldīvu salas sastāv no 1192 salām kopā Indijas okeānā, no kurām tikai 188 dzīvo maldīvieši paši. Un Fulatko sala ir 7000 km attālumā no Rīgas, 101 km attālumā no Malē, galvaspilsētas, kur mēs ielidojam. Un sala ir tiešām salīdzinoši neliela. Mēs pat varam doties vienas dienas pārgājienā apkārt viņai. To gan jāskatās pēc to, kādi ir nu, kā uzvedās jūra ar paisumiem un bēgumiem, jo citreiz nevar apiet apkārt, nu tā forši pa pludmali, bet vispār tas ir iespējams, jo viņi ir garumās gandrīz 2 km un platumā 250 metrus tikai plata. Tā kā no viena krasta līdz otram krastam noteikti katru dienu var šurp turp staigāt un pastīties, kas notiek vienā krastā, vai tur ir viļņi un kas notiek otrā krastā. Tālūk, salā turisms šajā salā tikai attīstās, tādēļ ir iespēja iepazīt maldīvīšu dzīvesveidu un kultūru, ja, un caur tām 5 ekskursijām tas ir tas, ko ir iespēja izbaudīt, piedzīvot, un jā, kā viņi runā, kā viņi dzīvo. Un viņi runā hivehi un angļu valodā. Protams, ne visi runā angliski, bet, nu, ir puiši, kas tur runā angliski. Uz salas parasti nesastaps vairāk kā 400 cilvēks, jo uz tās dzīvo 200 maldīviešu un maksimālais turistu skaits parasti ir 200. Līdzi ņem dolārus, jo uz salas nav bankomāta. Norēķināties var gan OSD, kā jau es minēju, bet pretī saņems OSD vai rūfijas. Un, jā, alkohola pārdošana un lietošana uz vietējām salām ir strikti aizliegta Maldīvās, tāpēc tas ir tā, ka, nu, jā, tā arī tāda forša autentiskās dabas būtības izbaudīšana. Nu, lūk, tā kā šis brauciens vispār to apzināties savas robežas, paplašināties un piedzīvot sev visā pilnībā.